iemetiens tikmēr laukuma centrā un iemetienā 95. numurs Oskars Bāķņa. Viņam šī ir 100. spēle Latvijas izlases sastāvā. Tā kā vēl viens jubilejas mačs. Vērts. Viņā pie laukuma apmals neizdodas viņam izcīnīt ripu. Pretējā virzienā Norvēģijas izlases piespēle uz tālo vārtu stabu. Nedaudz netur tika piespēlēta ripu. Tālāk jau uzbrukums turpinās vienādos sastāvos Latvijā Redīdrības vārtiem. Tagad ripervārtos un Latvijas izlase izvirzās vadībā. Arī šajā spēlē otrodien pēc kārtas tiekoties ar Norvēģijas valsts vienību. Un tas ir vārtguvējs Kristaps Skrastīņš, New Hampshire's universitātes spēlētājs. Skatāmies te metiens no distances, Cibuļskis šauj pa vārtiem. Cīnis Rīgā. Brīd paliekam trietā. Tur nomainīties un tagad iespēja vienatnē pret Normanu un neizdodas pārspēt Prahorenkovam otro dienu pēc kārtas Norvēģijas izlases vārtsā. Nav aizvadījis. Šogad šķiet viņam ir diezgan liela iespēja aizvadīt arī debijas spēli pasaules čempionātā. Te nav priekšmetiens garām vārtiem. Šeit saspēle iespēja Norvēģijas izlasē izdarīt metienu pa vārtiem. Tas bija Mārtinsens, viņa metiens tiek bloķēts. No distants un visu redz Grigals un ripu viņam cimdā. Mārtinsens šeit tuvāk. Tagad viņš saņem ripu ātri nogādā atpakaļ pa aizsargam. Caur vīdu atliek Grigals vienu metienu, otru metienu un izdodās arī piespiest ripu pie ledus. Es teiktu, ka ātrāks, bet tajā pašā laikā viennozīmīgi interesantāks. Te iespēja no gaisa izdodās izdarīt metienu Salstenām. Atvēra Grigals. Vēl viens metiens no tūs distants arī šeit. Precīzi vārtos spēlē Grigals. Tagad sarežģījuma ar atgriešanos vārtu rāmī. Vēlreiz 3 ļoti labas iespējas uzreiz. Otrā perioda pašā sākumā. Joprojām Norvēģijas izlase turpina uzbrukt. Uz visām pusēm jau tur jālēc ir Grigalam. Ļoti enerģiski iesāk Norvēģi. Vēl viens mētījums, viens mēģinājums. Tur Grigals nosargā savus vārds neieņemts. Tur paliek rīpjā, to joprojām mēģina ierakt kaut kur vārtos. Īsti nav skaidrs ar Vikings tādam, kur tad tā ir, bet tā ir kaut kur pie kājas sarga. Jāks mēģina tik pierības. Jāks Rubīns šobrīd ir laukumā. Mēs aizsarpār sāks sadarbību te un ripa nav vārtos. Vēl viens pietiekam bīstams moments Norvēģiem. Ripas kontroli. Uzbrukuma zonā. Klausīsies vārtiem no neērtās mētienas, otrs mētienas. Sācīt ripa Normans, pēc tam atkārtotā mētiena tomēr nav. Norvēģija. Te no tūs distās mētienas. Grigals. Ripa ir pie viņš. Šī bija nopietna epizode. Vēl 2 minūtes, ko spēlē periodā Daugaviņš. Aizsagājuma garām un te no šaura leķa pa stāvu tiek trāpīts un epizode noslēgusies. Vienādos sastāvos. Un Norvēģi mazākumā var aizskriet īstamāt prezbrukumā mēties un teicama vārtos. Jānosauc šis olimpiskais sešinieks jau Latvijas izlasē, bet mums varbūt tiešām rekordu liels skaits arī NHL spēlētājs. Spēcīgs mēties atcīt. To Grigals. Un vēl ir 8 minūtes. Laiks šajā duelī pamatlaikā iespēle ar vārtiem. Norvēģijai. Uzreiz var izvietoties Keliskā vairāk un izspēlē. Inga Brātins ir uz zilās līnijas, bet teātri piespēle uz Jakobu Berglundu. Akurāt arī nospēlē Latvijas izlase. Nav šeit pārmetiena, ātri atgriežas uzbrukuma zonā Norvēģija. Vēl 30 sekundes lieliski iespēja un arī ir vārtos. 32 sekundes pirms pamatlaika beigām Norvēģi rezultāti izlīdzina. Līdzīgs scenārijs, tikai nedaudz dramatiskāks šīs dienas spēlē kā vakar. Un pašās beigās. Jakubs Berglunds. Uz to vārtus. Izdevās ātri sagriezt visu atpakaļ te uz Latvijas izlases pusi. Un Salstens no neērtās. Ļoti skaisti filigrāna piespēle. Redzam, cik tālu ir Grigals. Reiz Rikārs pamatrībās vārtiem un te Grigals ar nūju. Pātri pasit pagulu patraucē, bet šī bija ārkārtīgi bīstama epizode. Tā nav beigusies un Ripa ir vārtos.
Tomēr Norvēģi spēja izraut uzvaru, un tā arī šī spēle noslēdzas. Un šķietami nevainīgi epizodē aiz vārtiem, bet tā ilga diezgan ilgi. Jā, nu tur tad nezinu, komunikācijas kļūda vai kas tur aiz vārtiem. Divreiz neprecīzi nospēlēja Latvijas izlase. Tieši ar ripu jau, tā kā šķiet jau kontroli 100%, un tad kaut kādas nesaprašanās tur aiz vārtiem noved līdz tam, kad bija vairākas iespējas.